Oi, Johedi. Nu labi. Okay. Okay. Brilla man aizsīja darbišķiņā. Esiet sveicināti! Mani sauc Raimonds Dunke, un šie ir Domā līdzi karstie jautājumi. Šoreiz pie mums ciemos cilvēks, kurš ir spēlējis rokenrolu, Bahu, apguvis kārtīgā līmenī klasisko ģitāru, izaudzinājis muzikālu ģimeni un atrod laiku arī windsurfingam. Kaspars Zemītis. Sveiks, Kaspar! Čau. Oi, daudz tur visu kaut ko nosauc. Pētījums veikts kārtīgi. Cerams, ka vismaz šīs sarunas laikā ar 10 mērcēm mums arī ies gan interesanti. Kā tev ir vispār ar asajiem ēdieniem vispār? Nē, vispār es neesmu aso ēdienu cienītājs vai fans. Ir kaut kādas lietas, kur es jūtu, šitas mani for, tiksim, sinepīte vai kaut kāds tur pipariņš, bet es jau, tad, kad tu man uzrakstīji, es domāju, kāpēc ne? Un tikai pēc tam es sapratu, ka vajadzētu nolikt. Es domāju, bet man nebūs forši. Zinot, kā tev pirksts līd pa ģitārām liekot akordus, mēs noskaidrosim, kā tavām garšas kārpiņām būs ar šiem mērķu uzdevumiem. Biedējot šai vajadzētu būt tai, kur pie mums tiešām nonāk praktiski visur uz galda. Viņi ir ļoti forši piestieni. Nē, šī jau ir, es teiktu, viņa jau ir garšīga. Redzēsim, kā ies mums gaitā. Bet mūsdienās tas sinonīms ģitārai, lai gan pavisam sākotnēji tu sāki ar klarneti. Veicīt, tu esi ļoti labi sagatavot. Un ģitāru tu sāki apgūt tikai pašmācības ceļā. Vai reizēm tieši tas instruments, kuram vajadzētu būt tavam, pie tevis atnāk pavisam nejauši, kā tavā gadījumā tas bija ar ģitāru? Es domāju, ka es jau nezinu, kā ir reizēm un kā ir citiem. Man tas tieši tā arī notika. Un es vēl esmu redzējis, arī esot skolotājs, ka daudz cilvēku dzīvēs tas tā arī notiek. Un, zin kā, tagad jau visi, es jau būdams cilvēks, kas māca ģitāru, varētu teikt, visiem vajag spēlēt ģitāru. Tāpat kā, diriģents saka, Latvijā visiem jādzied korī un tā tālāk. Bet īstenībā jau tā sajūta, ka jebkuros svētkos un pat ikdienā, ka tu vari mājās paņemt, ja tu zini tos savus 3 Eda Šīrana akordus, tu vari nospēlēt dziesmu un tavā mājās skan īsta muzika. Es nesaku, ka par radio neskanētu īsta, bet tā ir kolosāla. Un tajā mirklī katrs cilvēks kļūst, tā kā mēs lasām grāmatās, ka, viņi sanāca kopā pamuzicēja. Kā aristokrāti vecos laikos, noskaitīja kādu dzeju, nodziedāja kādu dziesmu, uzēda, kā saka, istiņu. Bet kas ģitārā bija varbūt tāds no sākuma, ko tev klarneta un patiesībā otrs instruments saksofons tev līdz galam neiedēva? Tas, kā meitenes uz tevi skatās, ka tu kursa vakarā atnāc, tur mēs tehnikumā bijām. It kā čaļi visi, kā jau manā jaunībā, vai ne? Džemperītis sabās biksēs un kursa vakarā visi tur kaut ko tur tusē. Un tā tu paņem ģitāru un nospēlē kādu dziesmu un uzdzied kopā ar meitenēm. Tas, kā viņas tevi skatās, nekas nav mainījies. Ja? Tas ir tik forši, jo tu redzi, tur tādu, tāpat kā tu redzēsi manā ģimī, tās emocijas, tu redzi tur emocijas un to patikšanu. Kā Ziedonis saka, no patikšanas uz patikšanu. Mēs jau dēļ patikšanas dzīvojam. Mēs gribam, lai mums ir forši. Jā. Ok. Bet par tevi vēl viens, man tā liekas, gan interesants fakts ir, ka tu esi pirmais cilvēks Latvijā, kurš ģitārā ir ieguvis augstāko izglītību. Kā bija toreiz, ka tavai profesijai vēl nav ieliktas sliedes, kur iet, kā būt pēc tam, kad tu esi ieguvis šo te augstāko izglītību? Vai toreiz tu jūties kā nozares pionieris, kad tu esi kaut ko absolūti jaunu Latvijā izdarījis? Vai kāda bija sajūta, kas tev īstenībā ar to jauniegūto papīru, jeb dokumentu sagaida? Tu saproti, tas mirklis bija tāds interesants. Es jau biju ar grupu Time After Time, ar grupu Keksi. Es jau biju bijis, jau tā normāli uz skatuves. Un tad es vēl atceros, tie bija arī kabarē laiki, kad mēs ar Lāci vēl pie Runtuļa bijām tajā kabarē Kodolā.
Un tad tu sāc kaut ko mācīties no nulles. Labi, klasisko ģitāru. Un man bija kaut kāds laiks, ka es vispār, kāds pionieris, es vienkārši pamatlietas saliku. Bet tad, kad es jau gala eksāmenis, jau maģistrantūras gala eksāmenis liku, tad gan es sapratu, ka man šobrīd tas ir tas, ar ko es esmu. Unikāls jau nav labs vārds, bet ar ko es varu būt savādāks. Un es sapratu, ka ļoti daudz mani kolēģi var nospēlēt programmas kopā ar bundzinieku un basistu un ansambli, bet tā nosēsties pašam, nospēlēt Bahu, nospēlēt, Barjos vai ko. Un tas laiks, kad es studiju laikā arī to pašu melanholisko valsi, pārliku ģitārai, dārziņa, un nospēlēt šo, tādu orķestra mūziku, tas man likās, tā ir lieta, kuru es gribu parādīt cilvēkiem. Tev nevajag neko daudz. Bet to, ka es tevis nāks pēc tam vesela akadēmiskā paudze, tu apzinājies tajā brīdī? Neko es neapzinājos, bet to gan mans profesors, mūsu lietuviešu profesors Juļus Kurausks, es joprojām ar viņu kontaktēm, viņš Klaipēdā dzīvo, un viņš teica tā, ja tev ir paveicies dzīvē, ka tev ir bijis skolotājs, kas tev ir palīdzējis ieraudzīt kaut ko muzikā vairāk, manā gadījumā viņš man parādīja muziku kā mākslu. Nevis muziku kā izklaidi, kas nav nekas slikts, bet kas vienkārši ir priekam, kā mākslu. Viņš saka, tad tev tas parāds ir jādod atpakaļ. Un tad es visu laiku tomēr centos sevi likt darboties ar to, un īstenībā arī pedagoģiskā darbība palīdz pašam to savu profesionālo varēšanu pārbaudīt. Arī šorīt, tikko pirms tikšanās tevi, man arī bija viena privāta stunda, kurā es tikos ar jaunu puisi, kas arī grib, un kuram ir vajadzīgs, saprot, daudz lietas var YouTube'ā noskatīties, bet tur vajag to kaut ko. Tad es šobrīd šobrīd ir iestājušies tā, man liekas, ka Latvijas Mūzikas akadēmijā 12 klasiskie ģitāristi, 11 un viens maģistrs, 11 bakalauri. Tas ir milzīgs cipars. Un viņi visi spēlē labi. Tas nav tā, ka mēs paņemam katru, kas tur varētu kaut ko. Tā kā es ļoti ceru, ka tā paudze būs spēcīga un ka viņi atradīs to savu ceļu. Jā, tur ir tas, kā reizē. Pagaid, bet Veldze. Veldze, ka šajā gadījumā nebūs tik ļoti mānīga. Tu jau lieliski pieminēji rokenrolu, tu pieminēji Keksus, Intars Busulis, otrā tavā dzīves posmā Bahs, tālāk mums iet arī Rīgas doms. Vai tu jūti, ka gadiem mūzikā tu meklē ar vien mazāk izklaidi, bet vairāk to jēgas sajūtu? Jo, kā tu pats minēji, kā tev pasniedzējs teica, ka ir jāatrod tas, kas ir mūzikas brīnums, kas nav tikai izklaide. Es tev nevaru pateikt, vai es jūtu, ka es pārēju no izklaides uz mākslu. Es vienmēr esmu mēģinājis savienot abus. Jo tas, ko mēs te darām, to pa mākslu nosauks maz cilvēku. Bet mēs šeit sev atrodam kaut ko interesantu, un reizē varam parunāt par svarīgām lietām. Un es vienmēr esmu skatījies šādu uz skatuvi. Ja tikai izklaide, boring. Ne jau, bet vienkārši, ja tikai māksla, citreiz cilvēks saka, tas man pastīproja, ne? Bet atrast to foršo, ka, varbūt tas ir stulbs salīdzinājums, bet mūsu Toņkalna mācītājs Linerts Rozentāls, viņš saka, pagaidiet, Jēzus taču arī, viņš gāja, taisīja mielastus, cilvēks sapulcējās, paēda, padzēra, un tad parunāja par kaut ko vajadzīgu. Man liekas, ka šis ir tas komplekts, kas man patīk. Mēs kaut ko, kļūstam, iepriecinam sevi, pajautrojamies, bet arī paņemam kaut ko tādu, kas paliek. Tā kā te tās lēnā garā var just, ka kaut kas jau paliek. Un tagad, ja tu paskaties uz vairāk akadēmisko mūziku, kā ir tad, kad tu esi dabūjis to, es negribēju teikt rokenrolu nekaunību, kas ir varbūt, kas bija ļoti foršās lietā, kā bija Keksiem, un kā ir tad, kad tu esi dabūjis to rokenrolu nekaunību, kāda tad ir sajūta tev spēlēt Bahu, ka tev ir jāpārslēdzās no tāda nosacīti aktīvā kaujinieciskāka Kaspara uz pavisam mierīgu
Kaspar. Tici man, lai šo to no Baha nospēlētu, jā, uz ģitāras, solo. Tur vajag ne tikai aktīvi kavani, bet skaidrs, ka tā ir. Es nezinu, man tas rokenrols, mēs tieši vakar ar brālīti tikāmies un ar dēliem parunājām par Muravēju, ja, kurš jau, kā saka, mūžībā šis trakais rokenrola gars viņā iekšā, man ļoti daudz ko arī pastāstīja par to, kā pieiet, ar kādu kaislību pieiet mūzikai. Un rokenrols ir vienkārša mūzika, kur tiešām apzināti arī blues un rokenrols ir vienkārša mūzika, kas apzināti varbūt ir atstāta vienkārši, lai būtu saprotam cilvēkiem, lai nebūtu daudz jāfunktierē un jāmokās, bet lai vienkārši varētu tā pūst ārā to savu sajūtu. Ar Bahu ir pilnīgi savādāk. Sigvards Kļava teica, pasaulē gan ap 40 dažādas Baha pētīšanas skolas, kuras uzskata, ka visas pārējās 39 ir pilnīgi lohi. Ka viņi ir pilnīgi dureki, ja? Un ka viņi ir sapratuši, kā šo. Un es domāju, ka tas tā ir. Tu jebkuru Baha mazo menuetu no deju svītas, un mums tas prieks, ka Bahs ir lautas svītas rakstījis. Jā, nebija, viņš nespēlēja pats lautu no ģitāras priekštec, bet viņam ir tā muzika, bet tā ir tik nopietni pētāma, tik nopietni arī izjūtama, izprotama, arī izskaidļojama, kā mēdz teikt, ka šajā muzikā ir daudz matemātikas. Tas bieži vien ir lielāks baudījums un piedzīvojums tam, kas spēlē. Man bija iespēja, Spānijas vēstniecība laipni uzaicināja uz Jordi Savālu koncertu. Viņš ir Viols da Gamba, viens no lielākajiem, no pasaulē zināmākajiem cilvēkiem. Viņš spēlē Baha muziku kopā ar starptautisku baroku ansamblu. Un es aizēju uz to koncertu ar sieviņu. Un es saku, tas ir top. Un es noklausos to visu. Un domāju, tas kā kruta, jā. Bet ko es no tā visu sapratu? Un es Eriku Kiršfeldu satieku, čellistu. Un es viņam saku, klausies, Večuk, visu taču nesapratu. Viņš saka, jā, veicīt, te vispār, kamēr tu neesi sagatavots, kad vispār to, iepazīsties, saprot, kas un kā, tur nevar vispār tikt iekšā. Saprot, tu klausies, it kā liekas, ok, bet tā ir lieta, kurā ir jānirst. Un ja tu man saki, vai es esmu akadēmiskajā muzikā tik dziļi, nē, es tomēr esmu šajā crossover žanrā. Es pazīstu akadēmisko muziku, es katru dienu joprojām ar to strādāju, iepazīstu, bet es tur neesmu tik dziļi, lai klasiķi teikt, šitas ir klasiķis. Un es arī populārajā vai mūsdienu muzikā arī vairs neesmu tik dziļi, lai tie teiktu. Un es tagad esmu tāds nabadzīņš pa vidu, kuram patīk šīs visas jomas. Es arī saviem studentiem saku, paskatieties, izpētiet, jābūt plašam redzeslokam no renesanses līdz mūsdienu visām semplētām lietām, bet tad sameklējiet, kas tad jūsu sirsniņā ir. Pieminēja arī Muravēju, un tad arī, lai skudra pūsnes vienmēr arī ir un paliek. Šitais pēc tam. Un tu jau aizskāri tādu lietu kā ticību. Ka ticība tavā dzīvē nav tikai repertuārs, tā ir ilgstoša ikdienas prakse. Un kā tu atšķiri savā dzīvē patiesu, garīgu pārdzīvojumu no skaista muzikāla efekta, kas iespējams baznīcas akustikā tikai vienkārši izklausāts svēts? Ļoti skaisti tu pateici. Es nezinu, vai tur ir vajadzīga atšķiršana. Jā. Bet to pienu var, ja? Jo es iegūglēju, ka pienu vajag. Es varu solidarizēties. Vai tu neesi viens? Vai mēs ap divi esam kaut kur pa vidu, ja? Jā. Kā Jānis Stībels ieteica dzert glāzi pienu. Katru dienu. Lūk, ar to svētumu ir tā. Manā dzīvē ļoti daudz lietas šīs ticības lietas ir, es tā kā post factum esmu ieraudzījis. Piemēram, man nebija tā kā kāds kādreiz saka, man parādījās vīzijas, vai Dievs man parādījās, un es tagad zinu, viņš ar mani runāja. Nē, es post factum vienā mirklī saprotu, un tas bija sen jau atpakaļ.
es esmu ticīgs cilvēks. Man nav tāda īsti izskaidrojuma, bet es vienkārši saprotu, kā mans auģis tēvs. Es viņam šito saku. Viņš saka, tu zini, bija lielais sprādziens vai nebija? Es saku, tu saproti, tā nav it kā pat aktualitāte. Es vienkārši esmu ticīgs, un es sāku saprast, ka manā dzīvē tā ticība, viņi iegūst kaut kādu vietu, un nevis kaut kādu, bet diezgan tādu stabilu vietu, kur man nav viņai kaut kas tur, es eju uz baznīcu, es cenšos būt katru svētdienu baznīcā, es arī kalpoju Torņa kalnā, kad ir iespēja tur, kādi darbiņi tur jādara, vai tehniski, vai kaut ko. Bet man tas dod kaut kādu pamatu. Tā ir pirmā vieta. Starp citu, es gribēju pa Muravai pateikt, tu zini to stāstu pa viņu, ka viņš, atkal kaut kā, tusiņš baigais, un viņš pie čaļiem, viņš pārnakšņojas un jau aizbraucis prom un atstājis zīmīti. Veči, es atvainojos, es šito tomātu suli izdzēru. Un čāļi atver leduskapu, un tur tā Tabasco stiprā. To viņš, viņam šī tā lieta patika. Bet, redzi, man tā ticība ir tāds mans stabilais pamats, un ģitāra baznīcā, to arī pieminēja. Tā skaņa, tas ir kaut kas. Tā ļoti tēlēni saslēdzot, mūzika atved tev pie ticības, un tālāk ticība tev tālāk noteikti aizved to tālāk mūzikā. To, ko tu dari. Tu baigi labi, ļoti labi pateici. Un tieši tā tas arī ir. Tās lietas iet kopā. Lai iet uz skatuves, tev ir jābūt tai uzvilktai enerģijai. Un man arī viņš ir, kad mums stresi tad ir grūtāk, bet tas man iedvesmo, tas iedod to enerģiju. Bet cik tev ir bijuši tādi gadījumi, kad tu spēlē tā, kā tu tikko esi teicis, ka tev ir tas iekšā it kā ir tas drives, viss skan labi, viss ir no vienas puses lieliski, bet iekšā nav nekā. Tādas tā sajūta, ka iekšēji tu varbūt jūties tukšs, ka cilvēkiem, protams, viņi klausās, viņi izjūt, saprot, kas par zemīti šobrīd spēlē ģitāru, viss ir forši, bet tu pēc tam savām sajūtām esi absolūti kaut kur citur. Tu zini, es domāju, ka man nav. Man tomēr ir tā laime, ka mani tas mani spēlēšana, un manis iepriecina spēlēšana arī šobrīd savā istabiņā, kur es atkal kaut ko vienkārši vai pavingrinu pirkstus, starp citu, jo vecāks paliek, jo es abrīnoju maestro, ka viņš spēlē un pirksti klausa. Viņam tikai lielāki taustiņi. Jā, klavierēm ir tā, ja tu trāpi pa to taustiņu, tad viņš noskan. Ģitāra tur ir miljons izsāt kaut kādu kniksīšu, kur tu vari. Un mēs visi saprotam, ka tu vari aizšaut garām, bet tad, kad viss skan, un tad, kad tu tomēr esi tajā. Kaut gan ir brīži, tu saproti, decembris, ir, piemēram, daudz visādi koncerti, kaut kādu naktas nogurumu. Un, piemēram, ar Interu kopā spēlējot, tas ir amazing. Es nesaprotu, kur viņš ņem enerģiju, bet mēs tur aizmagarījā rindā, jau tā, zin kā, pie pungām, tu jau tāds, jau otrais koncerts vakarā, tur naktī, un tas Inters pagriežas pret mums, un viņš tā, un viņš saka, čaļi, mēs te esam tāpēc, lai būtu prieks, un saprot, viņš uzvelk ar to, tā ir, tas ir viņam tāds talants iedots. Tas arī viņš to kaut kā nemēģina ieslēgt. Viņš vienkārši tas notiek, un mēs pārējie, mēs sprākstam gaisā. Un publika arī sprākst. Tā ir... Bet es domāju, ka man tā nav. Man ir bijis, zin kā? Aizbraucu ar vecos laikos vēl, kad ar Lindu Lienu spēlējām. Smokings, man viss lietas, un smoking kreklam tādas ieliekamās metāla podziņas. Atstājas mājās, un cēs koncerta zālē spēlēm. Un es kaut ko tur, es nekādu kādā veikalā, kaut ko saspraust un tā. Un nospēlēju to koncertu, un pēc tā koncerta pienāka pie manis viena dāma, un viņa saka, Kaspar, viņa saka, tas bija, kaut kā tik ļoti, piepildīti, enerģētiski. Viņa saka, fenomenāli, kaut kas tur bija tik īpašs. Un es saprotu, ka vienīgais, ko es spēlējot, es laiku skatos, tu spēlē vienkārši, lai pēc tam paklanoties, tās pogas tur neizkrīt un noturās, ja? Šis ir ticības jautājums. Ja mēs domājam, vai arī ticam, ka mūzika ir mēdījis, ģitāras skaņa ir mēdījis, caur kuru mēs varam katrs saņemt sev kaut ko no Dieva, kaut kādu vēstījumu. Un ja tas izdodas,
tad es esmu laimīgs. Vai es tajā brīdī esmu jutis, nejutis, domājis, nedomājis? Tur ir 100 variantu. Tu man stāsti tikko par pogām, un tas, ko es savā galvā uzreiz mēģināju likt bildi kopā, bija vienā intervijā par Matīsu Kažu, kurš teica, ka tad, kad viņš ir dabūjis kopā ar Gīnu Zilbalodu Oskaru par flow, viņš teica, ka vienīgā lieta, ko visi atcerēsies, nebūs tas Oskars, bet tas, kā viņš sapogāja uzvalku pogu, kā ar to viņš paliks vēsturē. Un rekā tev arī ar smokingu viss sajūta. Jā, bet šīs jau arī būs, tas ir tas moments. Cilvēki jau neatceras, šīs bija visu pusotra stunda koncerta, baigi labs. Es, piemēram, skatos, kā tagad storijos iekrīt kaut kas ļoti īpašs un viens. Un es citreiz, kad es papētu storijos, cilvēki liek vienu un to pašu momentu. Viņam pēkšņi kaut kas pieskārās, un viņš saka, tagad ir, tagad kaut kas ir. Pagaidām vēl ir saudzīgi, ja? Jā. Jā, tā jau. Ok. Tā. Ja es sākšu žagoties, zinu, kā. Nē, tas jau būs mums kā reiz. Bet man jāsaka tev, ka bez tā, ka skaidrs, ka viņas paliek asāks. Jā. Bet viņi tomēr joprojām ir garšīgi. Tā ir tāda man, ok. Jā. Tev to pienu labāk, ja? Brilla man aizsīja darbišķiņā. Tu esi teicis, ka tev no tās iekšējās pietiek sajūtas, tāpēc vairāk kā 20 gadus tu to alkoholu. Vai tas pats bezventiļa princips, ja mēs to tā varētu nodēvēt, tev darbojas arī darbā, vingrinoties un strādājot pie jebkura projekta? Tā, ka ja tu sāc, tad tu līdz efektam pabeidz visas lietas līdz galam. Tas attiecas uz radošo sadaļu. Jo redzi, tad, kad es radu, un es esmu tik laimīgs, ka joprojām, es jau esmu pietikuši jau gados, ja mēs runājam par radīšanu, radīšana tomēr ir, jaunības trakumā vienmēr tiek radītas, pats zini Mendelsons savu, slaveno tā, uzrakstīja, viņam bija 14-15 gadi, ja, Mocarta visa mūzika. Ir vērdība vecākos gados ir radījis, bet radošajā es, protams, eju līdz galam. Ja man ir, es mēģinu notvert, piefiksēt, kas attiecas uz darba struktūru. Saproti, es jau arī strādāju ikdienā ar studentiem. Mēs par šo ļoti nopietni runājam, kā strukturēt darbu, lai dabūtu vislabāko efektu. Un vislabākais efekts nav visātrāk vai visskaļāk nospēlēta pasāža, bet muzika, kas nospēlēta ar brīvību, kaifu un spēju ļauties un sajust, ko muzika tagad ar mani izdara. Kur man tas ventīlis nav? Joprojām uz ēšanu. Kad es vakarā apsēžos pie televizora, ja nedod Dievs, sieviņu tur nolikusi to šķīru rābolēm, es viņu visu esmu, un man pēc tam vēders sāp, bet vienkārši, tā man šitā lieta. Bet perfekcionisms tad sanāk tā, ka viņš ir tavā gadījumā atkarības enerģija? Ja tu saki, ka tu gribi pabeigt lietas līdz galam radošuma ziņā, bet kurā brīdī tomēr ir jāpieliek tas punkts, ka viss ir tieši tik labi, kā to brīdi, kā tam vajadzētu būt. Tu jau ļoti labi uzdod to jautājumu. Radošiem cilvēkiem visgrūtāk ir pielikt punktu, jo tu taču varētu, piemēram, sūta tev producents miksu. Varētu teikt, gatavs. Viņš saka, pagaid, man vēl šito man gribētos, un tad šitā. Un tas producents zina, un tu pats arī zini, ka vispār neviens pat varbūt nedzirdēs to, ko tu tur vēl gribi pamainīt. Un tad tu vienā brīdī saki, jā, tagad ir punkts. Man liekas, ka es šito mācos. Kur ir atbilde? Jo es palieku vecāks, es cenšos nomierināties. To, ko tu teici par producentu un sūtīšanu, tu Nika Matvēja jau stāst par reklāmas ierunāšanu, zini? Jā, tur ir tas, ka viņš aizsūtīja. Viņš aizsūtīja, viņam producenti prasīja, vai priekš reklāmas ierunāt fragmentu. Viņš aizsūta vienreiz, nē, tur ir jāpārunā. Jā. Viņš paņēma tieši to pašu fragmentu. Pārsaglabāja viņu vairākas reizes, piemēram, 1, 2, 3, aizsūta vispār, un tas saka, 3. bija izcils, 7. arī izcils, tad tas ir apmēram no tā, ko tu saki. Mums ir bijis vecos laikos viena reklāmas, vajadzēja džingliņu iespēlēt ģitāru, un daudzus, es vienkārši saspēlēju daudzus variantus, un kuru mēs paņēmām? Pirmo.
pirmo, bet es saspēlēju, pat ne 11, vienkārši, tagad šitā, un tagad šitā. Tā ir tā lieta, es atgriežos pie tās ticības lietas. Ja tu tici, ka tu sajutīsi un varēsi kaut ko caur to mūziku nodot, tad tās notis tur, tās notis kļūst sekundāras. Vēl nav. Ok. Cik mums vēl 4? Un mums vēl 4 būs. Tu esi teicis, ka tikai pēc tam, kad tu sāki aizrauties ar windsurfingu, tu saprati, ka mūzika tev nemaz nav hobijs, bet ka tā ir dzīve un tavs darbs. Ko tev vējš un ūdens dod tādu, ko nespēja dot mūzika? Redzi, kā ir. 4 vēl. Tā. Kā es saku saviem studentiem, mēs visu varam izdarīt. Jā, redzi, ar mūziku ir tā. Mūzikā tomēr ir daudz, kur vajadzīga disciplīna, daudz, kur vajadzīgs, tādas smalkas pamata lietiņas, un bez viņām, tu tā kā tu nepacēlies spārnos. Viņām vienkārši jābūt kārtībā, un tas ūdens, protams, ka tur bija arī jāmācās. Un nav jau tā kā Jānis Jubalts, viņš jau brauc ar windsurfingu no bērnu dienām. Starp citu, Aišpurs arī, viņš nedaudz brauc, mēs tā kā, apēnis Jānis. Respektīvi, ir kaut kāda kompānija. Es to uzsāku, es domāju, gadus 10 atpakaļ, bet es tā lēnām cītīgi mācījos, jo man no bērnības patika būra, un man dēlam ir laiva ar motoru, viņš man izvizina, tas viss ir baigi forši. Bet tu, ūdens, vējš un tas, ko tu vari. Tur kaut kas man baigi aizķer. Un šovasar, starp citu, windsurfings man baigi patīk, un viņš ir tāds baigi elegants, bet windsurfingā būrai tur ir masts, viss, baigi lielā, tā borģela, viņi visi jāsien uz jumta, un tāpat man, līdz tam ūdenim jātiek. Un wingfoilu es šovasar mēģinu apgūt. Un tas ir tāds dēlis mazāks, viņam ir apakšā tas zemūdens spārns, uz kuru tu viņam var izcelt. Un tā būra ir tā kā tāds spārns, kuru viņam piepumpē to rāmi, līdzīgi kā kaitām, bet tu viņu tur rokās. Mēģina izcelties. Bet vecīt tā lidojuma fāze. Ak, Dievs, 4! Bet tā lidojuma fāze, ej to nost. Tas ir... Protams, ka tu maucies kaut kur lejā, un ja ir laiks, es izstāstīšu, es vienā brīdī vēl ar windsurfingu, ar parasto buru braucu arī uz foila, un Daugavas vidū pēkšņi sitiens, es izlidoju ar galvu burā, pārplēšu buru, zvanu savam tam trenerim, es saku, Arnīt, kur tur bija tas meistars, kur var sašūt, viņš man iedod tos kontaktus, es saku, bet kā var būt Daugavas vidū, ka vienkārši atmetās? Viņš saka, Kaspar, tā ir norma. Šobrīd sams, zandarts vai kāda lielāka zivs, tu brauc, un tev ir lejā tas zemūdens spārns, un viņš vienkārši kaut kur tur trāpa. Viņš saka, tu vienmēr, kad tu sagrupējies, paskaties, jo vakarā čaļi cep tās zivtiņas, kuras citreiz. Nav vistiņas gluži. Es visu laiku mēģinu pavilkt garāk, jo tā ir cik celiņa. Bet ja mēs paskatāmies tā arī... Mūzika, windsurfings, divas tavas skaistlības, ko tev tīri cilvēciskāk būtu grūtāk pieņemt to, ka tagad esi sagatavojies, tu gribi braukt, doties windsurfingā, bet nav vēja. Bet otra lieta ir, ja tev būtu jābrauc uz koncertu un saprot, šodien galīgi negribās, bet tas koncerts ir ielicis grafikā un tu brauc uz koncertu bez tradicionālās iedvesmas. Kas tev tīri cilvēciskāk būtu grūtāk pieņemams? Ja ņem vērā, ka abas divas ir tavas dzīves skaislības. Ne, abas ir manas dzīves skaislības, bet zini, man koncerts jau man braukšana uz koncertu iedvesmo. Es nezinu, es piemēram, laikam vajadzētu teikt, ka jā, es esmu profesionāls, tas man ir darbs. Un faktiski tā ir, bet man jebkura uzstāšanās, ja es zinu, ka es uzstāšos, cilvēki mani iedvesmo. Vienkārši tā ir. Varbūt, ka es kaut kāds nevis muļķis esmu, ja? Bet man tā ir.
Ja? Un, tā kā mēdz teikt, jā, visu dara, tāpēc, ka es pat to saņemu honorāru. Tas ir skaidrs. Bet mani vienkārši tas iedvesmo. Bet tas, ka man ir brīvs laiks, starp citu man būs vējš, es tūliņu kāpšu uz Wingfoilu. Bieži vien ir tā, vai arī vakarā ir koncerts. Ja es ar Interu spēlēju... Tu nezini, cik garš būs koncerts? Nē, es ar elektrisko ģitāru, man, teiksim, nav varbūt tik atbildīgi, tur vispārējie spēlē. Es varu arī paburāt īsi pirms, jo tomēr tās rokas jau bišķi piedzem. Ja man ir solo koncerts, tad aizbraukt, spēlēt pašam stundas vai pusotras koncertu, kur arī, jā, kaut kas jāparāda arī, tāds tehniskāks un tas, ko citi nevar. Es nevaru atļauties. Un tad mana sieva jau zina, ka es staigāju pa māju, es aizēju. Man tāda meteostācijas jumta uzlikt, lai es redzu, tiešām šobrīd ir normāls. Tad var nopirkt tādas. Un vējiņš ir, un es saprotu, ka pusstundu, zina, man šito ir baigais dīls. Bet man nav atbildes, kurš ir smagāks lēmums, jo man spēlēt patīk, tas man iedvesmo. Un kā es varētu vienkārši nespēlēt. Sarunāts ir, bet neaizbraukt. Sāc. Jā, labi. Jā, ko... Tad sāku žagoties, ja? Heidi. Vai čukiņa. Studentiem tu saki, ka Latvijā un pasaulē nav vajadzīgs otrs Kaspars Zemītis. Bet tev kā skolotājiem, kā pasniedzējiem, vai tev nav grūti neizaudzināt sev līdzīgu cilvēku, ja mēs skatāmies uz studentiem? Jo tu noteikti gribi viņam iedot to un vēl labāk to, kāds esi tu pats. Haidi. Jautājums arī, starp citu. Es mēģināšu nomierināties. Jā. Jums ir vēl pieniņš, ja? Jā, mums ir pieniņš, protams. Bet par to vēl vienu Kasparu Zemīti un mēģināšanu. Es jau saprotu, ka ļoti daudzi viņi ierauga kaut ko no tā, kas manā karjerā ir nostrādājis. Un viņi saka, šito, jāapmēģina šito. Un tas varbūt, kad pat ir pareizi. Bet tas ir mans lielais uzdevums, strādājot akadēmiskā iestādē. Jo akadēmiska iestāde ar ko atšķiras no varbūt tādas netika, akadēmiskās zināšanas ir tās, kurām vajadzētu noderēt tagad, noderēt arī pēc 100 gadiem un tā tālāk. Viņam jābūt fundamentālam. Jā, bet tagad visiem studentiem iedot vienu info. Pateikt, šīs ir akadēmiskās zināšanas, tev jānospēlē Bachs, tev jānospēlē Villa Lobos, tev jānospēlē Barrios vai Rodrigo. Visiem tās ir baigās ziepes, jo viņiem ir risks būt līdzīgiem, un es... Heidi, labi. Es projicēju tev, bet 70% mums ir. Jā. Tad, kad mēs mācījāmies, arī Juļus Karauskas, viņš arī savus studiju biedrus, foršus ģitāristus, tajā laikā vēl ar Krieviju varējām komunicēt, un viņš aicināja, un tie bija vīri, kas brauca un spēlēja baigi labu klasisko ģitāru, labu klasiskās ģitāras koncertu, un es pie sevis sāku sajust, bet es tur visur redzu kaut ko līdzīgu. Un es sapratu, pagaidi, kā? Es pat tās siekals arī, kuras nav. Heidi, vecīt. Ka man ir jāatrod tas veids, kā pašam atrast to kā es neesmu kāds cits. Kā es neesmu, piemēram, līdzīgs savam profesoram. Un man jāatrod tas veids, kā strādāt ar saviem studentiem. Viens no tiem veidiem ir, es viņiem saku, ko tu gribi spēlēt. Es saku, kur mūsu akadēmiskā gada plāns, etīdes, tehniskas lietas, prakses koncerta, lielās formas, polifonija, senā muzika. Meklē rokā, saki, ko tu gribi spēlēt. Tad mēs pabīdām, paskatāmies. Ja? Šobrīd jau arī muzikas akadēmijā mums ir ģenerālbass, kas ir it kā senās muzikas lieta, bet tā ir neprecīzi izrakstīta muzika, bet muzika, kur ir apmēram.
funkcija, akordu funkcija, bet tu pats jau meklē to veidu, kā tu apspēlēsi, kā tu rotās to muziku. Ja? Mūsdienu muzikā līdzīgi, burtu pieraksts. Ja? Ir muzika un jau brīvā improvizācija un burtu spēle, kurā arī mēs atrodam to veidu, kā būt radošam un nospēlēt kaut ko tādu, ko citi nespēlē precīzi notī. Ja? Un es jau nerunāju par sonoriku, aleatoriku jau sākot no Leo Brauera laikiem, kur pēc akadēmiskās muzikas, kas diezgan precīzi izrakstīta klasiskā muzika, jau ir iekšā iespējas, ja? Kaut kādu tur efektu, tehnisku efektu atkārtojums, ja? Skaņu mākoņu veidošana, kas arī jau ir brīva padarīšana, un katrs no tiem studentiem arī saka, jā, šitas man aizķēra. Viens saka, man klasika baigi labi patika, bet es tur, es atkal... Bet tev kā pasniedzējiem, kas varbūt ir reizēm bijis tas nežēlīgākais, kas tev ir jāpasaka jaunajiem topošajiem ģitāristam? Tas man vēl būs priekšā. Jo es domāju, ka mēs, tā kā klasiskā ģitāra auga, es, piemēram, man ir bijis arī šogad viens netika uzņemts. Un tajā brīdī, kad mums ir vajadzīgi skolotāji ļoti, mums ir vajadzīgi arī uz skatuves ģitāristi, bet mēs jau saprotam, ka ja būs 100 klasisko ģitāristu, viņiem būs grūti nopelnīt sev iztiku. Bet tā tas ir jebkurā mūzikas lietā. Tu pats saproti, ka ir daudz puiku, kas kopā satiekas garažā uzspēlē, un tad ir kādi veiksmīgie, uz kuru koncertiem iet tā kā prāta vētra, vai ne, uz viņu koncertiem iet ļoti daudz cilvēku, jo viņiem patīk tā muzika. Ja? Un prāta vētra, tad var uztaisīt lielu koncertu, viņi nopelna naudu, bet ir vēl cilvēki, kuri tiekas un uzspēlē, un viņi uzspēlē kādā klubiņā, un varbūt, ka viņi to naudiņu, ko viņam samaksā tas klubs, tā atsid, teiksim, benzīnu. To ģitārīt un vispārējo, un to laiku viņam jāiegulda pašam. Tā veidojas tā bilde. Man liekas, ka man būs tas grūtākais uzdevums būs jau šobrīd tiem jauniem ģitāristiem, kuriem es saku, cīnaties, darat, kāpjam augšā, mēģinam uzkāpt pašā kalna virsotnē. Būs, kā varbūt kādam būs jāpasaka, oi, vecīt! Jo šīs iepriekš, par tiem pārējiem es vēl to domāju, haidies, bet es jau zināju, ka tur beigās jābūt kaut kam tādam, ka te krīt kāds zem galda. Pieminēja prāta vētra, tur kaut kam ir jābūt, jā. Tur kaut kam ir jābūt. Oi, tā. Es nolikšu tā, lai te redz, ka es iekodies esmu. Jā. Tas ne tikai tēvs muzikāliem bērniem, bet arī viņu kolēģis mūzikas lietās. Kurā brīdī tev bērns pārstāja būt tavs dēls, kuram tu kaut ko māci, bet viņš kļūst tev par līdzvērtīgu kolēģi, kurā lēmums un viedoklis ir arī jāņem vērā? Pirms es atbildu, es varu palūgt vēl pieniņu. Tu saproti, man likās, ka tas būs atkarīgs no manis. Ka es būšu tas, kas teiks, tagad puikas un tā, bet dzīvē tas notika mazliet savādāk. Pirmkārtām, dēls tev nekad nekļūs. Tas nepāriet. Viņš joprojām ir man vecākam dēlam jau ir pāri pa 30 gadu. Man jaunākais jau var iet pat uz klubu sapņu un kokteļu. Viņam ir 21. Bet tā koleģialitāte un tas, ka, ja kāds no jaunākais tur atnāk un kaut kur nav gatavs vai kaut kā, tā sākās tieši no bračkām, kas saka, večuk, kas tas ir? Mēģinājums, ja? Kāpēc mēs esam gatavi un tu neesi? Un tieši viņi, kā kolēģi, sāk tam brālim teikt, tā nevar. Un, ja mums agrāk bija tā, labi, tur kāds tur tā, kaut kur tur nokavē kaut ko, tad šobrīd visi čaļi, tad, kad mums ir jāsatiekas, un tad, kad mums ir uzstāšanās, un man par lielu bēdu tās uzstāšanās ir ārkārtīgi reti, jo faktiski mums pat, tā kā mēs to projektu tā kā ierakstījām disku, un es sapratu, ka mēs nevaram salikt datumus, jo Mārcim ar Sadenlaitiem ir ļoti
mēs tur kaut ko pārējo, vēl kaut ko. Un tu saproti, ka tikai pāris ir tās reizes, kad mēs varam sanākt kopā ar ģimeni. Mēs ar sieviņu, protams, uzstājamies, bet sanākt kopā visi 5. Tas ir reti, bet es nevaru izstāstīt. Tas lepnums ir daudz lielāks un stiprāks par šito galā. Tas vienkārši tas lepnums, ka tu redzi, ka viņi visi viņi ir absolūti profesionāli. Labi, Jēcis jau varbūt mūzikas jomā arī, viņš tā nemaz neplāno tur baigi, viņam tur ir citas vēl idejas, kur viņš grib savu dzīvi virzīt. Un Kārlis, vecākais dēls, viņš arī daudz vairāk ar video lietām nodarbojas un, protams, spēlē ar grupu 1. kurs un arī, kā saka, ir prieks, bet Mārtiņš ir iekšā, viņa grupas panākumi. Es domāju, ka ne tikai man, bet arī veselai virknei manas paaudzes mūziķu ir atgriezuši ticību, ka var sanākt kopā gadījumu pēc vienā mūzikas skolā 4 puikas, pateikt, mums patīk spēlēt kopā un vienkārši maukt, būt radošiem, būt atbildīgiem un sniegt milzīgu muzikālu prieku un arī iegūt milzīgu muzikālu prieku. Ja? Es darīšu nedaudz, draugi, piedodiet. Tu pats publiski teici, ka esi ļoti laimīgs cilvēks, nepiebilstot, tā kā tu teici, nopelnam kaudzi naudas, bet dzīvojot dzīvoklī, pēc tam par māju varbūt tā sevišķi nedomājot, kurā brīdī un cik tev ļoti svarīgi dzīvē ir bijis nošķirt to laimes sajūtu no materiālās sajūtas? Sauksim šo palaimes sajūtu. Oi! Šitais viņš tā nevis tā kā iesib, viņš tā kā poļiem visu. Labi. Es, starp citu, esmu pārvācies uz māju, jo es esmu... Kaut kā man muļķīgi sanāca, kamēr bija bērni mazi, man tas dzīvoklis bija Rīgā, vienkārši tā rocība vienkārši nebija, ka tu vari Rīgā nopirkt māju, vienkārši man nav tāda rocība. Bet tagad tie bērni lieli, mēs jau sapratām, beidzot mēs tā kā varētu, bērniem tas dzīvoklis paliek, un es tiešām esmu aiz Ķekavas Daugavpils pusē, pie ūdens, kur es varu burāt, un laimes sajūta, es domāju, ka tas ir tā kā Ziedonis saka, nav tās lielās laimes. Ir tādas mazas laimītes. Mazā laimīte bija tā, ka es to pirmo ēdzu, nebūs tik rāk. Un tad kaut kādi nāk arī tie, kā saka, baltā melnā strīpa, vai ne? Kad bija dzīve ir kā zebra, vai ne? Baltā strīpa, melnā strīpa, un beigās pakaļ. Pavisam noteikti. Nākamā mums ir klasiska melnā svītra, un pēc tam būs... Jā. Un tad es no pieniem esmu izrīsta. Bet es esmu laimīgs, un es to pieķeru. Vai tam nav sakara ar naudu? Es domāju, ka ir gan, jo ja man nebūtu nemaz, vienkārši nebūtu iztikšanas, ir grūtāk būt laimīgu. Kā tas teica, ka tad Mersija sēžot ir vieglāk izraudāties par to, kas tev negāja. Tā laime, es nezinu. Man liekas, ka tā laime nav stāvoklis, tā laime ir darbība. Es varu darīt to, kas man patīk. Es nesaku, ka es esmu sajūsmā, bet vienalga man par šo, ko tagad es daru. bet man apkārt ir cilvēki, kas man patīk. Man apkārt ir cilvēki, ar kuriem man ir labi. Un man ir draugs Māris Saukāns, viņš uzņēmējs, viņš arī, un es no viņam lēnā garā sāku mācīt, es jaunībā, viņš man aicināja pie sevis. Ja viņam bija rocība, viņš teica, darām lietas un tā, un es sapratu, ka arī man patīk, es gribu aicināt ap sevi tos cilvēkus, ar kuriem man ir forši. Man daudz negribas, vispār jau es esmu pietiekoši daudz publiskas dzīves, man patīk būt arī pašam, bet es saprotu, ka jāiemācās to cilvēks, kas mani padara laimīgi, turēt ap sevi. Un es
Nu, es tā mēģinu, vai sanāk, nezinu. Nu, un tajās vietās, kur mēs tad esam, ir pilnīgi vienalga. Dzīvoklītis, tur 9 stāvenē vai forša vieta piknikā vai jebkura koncerta vieta. Es to laimes sajūtu, mēģinu izdzīvot un nekautrēties viņu parādīt. Bet es zinu, ka cik daudzi heiteri, kas saka, tu jau liec tur Facebookā tikai tās foršās labās bildes, tos tur foršos, kur izdevās koncerts, kur tur kaut ko. Nu, jā, nu, tāpēc, ka, ko tad es? Ir cilvēki, kuri tajā internetā liek visu tikai tos kaut kādu figņu, kaut kādu ganīšanos, cik visi sūdi, es atvainojos, cik visi slikti, cik viss ir, cik visi valdības duraki un visi pārējie, un es te vienīgais normāls, bet redz, kā man neiet. Nezinu, nepatīk. Es, protams, runāju. Tu saproti, kāpēc tu runā? Bet kas ir pozitīvākais? Tas gabaliņš ir pēdējais. Jā, es jau jūtu, viņš nāk. Viņš nāk pamatīgi. Tas būs īstais. Sarunu noslēdzot. Tagad arī man patīk, kā tu vilki laiku koncentrējoties. Tagad pienācis mans laiks arī sakoncentrēties, uzdot tev pēdējo jautājumu. Jūsu ģimenes albuma nosaukums. Tas bija lielisks ar to. Tas bija Man ir tikai viena sirds. Ja tev tagad ir jādala starp visiem taviem pienākumiem, akadēmiskā mūzika, kopā ar ģimeni, rokenrols, Bachs, baznīca, vispārējais. Kurā brīdī tu saproti, ka tieši uz to mirkli tavai sirdī jāpiedara tai konkrētai lietai, ko tu dari? Šis ir grūti. Es jau cenšos, lai tajā brīdī, kad es esmu skatuves, es būtu tikai tur. Es pat netieku, es cenšos, bet tā tas vienkārši notiek. Bet skaties, ja es esmu uz skatuves kopā ar ģimeni, ja, tā jau ir divas lietas. Izpildās bingo kartītes, pildās palēnām. Es gribēju tev teikt, es vienkārši, johai. Labi, mēs tev tūlim visu salvetīti uzkodīs pa virsu. Man ir runājot, jau viņš tur viss. Ir sajūta, ka tieši visas tās lietas mani iedvesmo. Ja ir divas, baigi labi. Tas ir bonus. Ticība, ģimene, mūzika, tieši mūzikas dažādība. Ja, tas, ka es vienu vakaru esmu nospēlējis gan Bahu, gan Dārziņu, un nākamajā dienā mēs ar Busoli maucam rokā, ja, poprokā vai kā mēs to varētu nosaukt. Tieši tas mani iepriecina. Vai tā ir visiem jādara, nezinu. Varbūt kāds no maniem kolēģiem, viņš jūtās labi, ka viņš ir dziļumā ļoti vienā sfērā. Man tieši tas dažādums. Man bija pirmais lielais koncerts Doma baznīcā, es nezinu, vai tas bija viens no pirmajiem, kurus nosauc eklektika. Man patīk tā dažādība. Un tici man, ka es biju pārliecināts, ka būs drausmīgs ūdens. Nav baigi labi. Bet es zinu, ka pēc tam es teikšu, tas bija baigi normāli. Ka tas bija piedzīvojums. Un mēs tagad, kad pirmkārt es tevi apsveicu, ka domā līdz karstajiem jautājumiem, tu esi ticis galā. Ja mēs tagad paskatāmies rudens sezonu, tuvosies tūliņ pat septembris nāks, kas tev būs aktuāls ne tikai to, ka sākas jauns akadēmiskais gads, kas tieši, kur mēs tev varēsim rudenī varbūt vairāk redzēt? Ir pāris lietas, kas ir plānā. Protams, ka viena no tām ir, ka es domāju, ka es tuvākajās nedēļās kļūšu vectēvs. Un tā ir tā lieta, ko mēs ar sievu gaidām, jo mēs tiešām gribam izbaudīt to, kā tas būs, ka mums nebūs nekādas atbildības. Mēs varēsim vienkārši mīļot un lutināt to mazbērnu. Bet tā kā mēs tiešām
rezervējam to laiku, ka mēs varam būt maksimāls atbalsts. Un rudenī, man liekas, kā pa oktobri, interalbums, jā, tā kā uz to mums ir šobrīd jākoncentrējas, un Reinas ejām, tur jau ir iesākts kaut kāds ierakstu lietas. Man būs lieliska iespēja ar Liepājas simfonisko orķestri decembrī Ziemassvētku koncertos nospēlēt katra ģitārista sapņu skaņdarbu Aranjuezes slaveno lēno Daļo Dādžo, kas ir ne tikai ļoti skaisti, bet ir ļoti, teiksim, tam ir jāgatavojas jau tagad, es jau lēnā garā iespēlējos, un es domāju, ka tie būs skaisti koncerti, un mums ir vienošanās, ka es varēšu arī šo darbu ierakstīt, jo, ja tu esi Aranjuezes ierakstījis, tad tu esi laimīgs cilvēks, ja tu vari, kā saka, vecumdienās parādīt. Redz to. Visu laiku notiek koncerti, šobrīd ļoti dažādos sastāvos, gan ar ģimeni, gan solo, gan ar Intaru. Gan ar Daumantu mēs vēl uzspēlējam Elzu Rozentālu. Tā kā, man nav garlaicīgi, un es esmu laimīgs šajā mutulī, kurā... vecīt, tas mutulis te, protams. Bet es esmu laimīgs, ka tas mutulis notiek, jo tad, kad kādu brīdi ir klusums, tu atpūties un priecājies un domā, kā? Vai tad man neviens nezvana, vai tad man nekur nav jāuzspēlē? Tā kā es domāju, ka uz tikšanos, es baudu to muziku, un es ceru, ka arī klausītāji to var baudīt. Lieliski. Un šo visu noslēdzot, tātad cilvēks, kurš var nospēlēt Bahu, padauzīties ar Intaru busuli, sajust vēju windsurfingā, dalīt savu sirdi kopā ar ģimeni, būt vienkārši lielisks cilvēks, kas par Zemītis. Un arī no šī tāpat gabaliņa vismaz nokost. Paldies tev!